Jā, nu arī pie izlidošanas šitā lidos vienkārši sako un mazdejo teikšu, kā ir. Nē, nu pirmkārt ar autobusu, lai iebraukt iekšā, tur tādi vien tie līkumi bija jātais, jā. Savukārt ar privāto, lai piebraukt kaut vai, lai uztaisītu drop-off, tev cilvēks jāmet ārā kaut kādi, es nezinu, kilometru no lidos, lai viņš varētu vispār ar kājām tikt iekšā. Tas tāds pirmais sviests. Tagad ienākot iekšā. Lidos izskatās, nu, pēc strojkas, viņa arī ir strojka faktiski. Kaut kāds pārbūvs, zin, pēc celtnieku vagoniņa pēc mazā izskatās, nu, tā visi iekšpusi. Bet, kas labākais moments? No drošības dienas arī te pārcenšās konkrēti. Jā, es esmu par drošību. Jā, pirmais, kas ir, nu, ir lai uz somu cauri palaiž uz pārbaudi. Tālāk manā jakā ir uztaisīts swab tests, nezinu kāpēc, kaut kā selektīvi. Un tā viņi vienkārši man somu attaisa vaļā, rūpīgi sakārto to somu, kuras tiešām saliku, lai nepārsniedz izmērus, lai viss būtu, nu, čotka. Nē, viņi izvanda visu. Protams, neko neatprot, tāpēc, ka man nav nekā aizliegt, bļaģi. Ohujeļi, bet sukas. Un tad es vienkārši nahuj dabūju visu vāku kopā. Kas vienkārši, ne, šitā ir nahuj pēdējā reize, ka es lidošu gan no, gan uz šito lidostu. Ir daudz cits lidosts, kas ir daudz labāks. Piemēram, Varšavā bija ļoti konkrēti, jā, bija lieta, ko nedrīkstēja vest. Man uzreiz cilvēks pajautāja par to, nu, tas drošībnieks. Es pateicu, jā, ir tāda lieta, parādīja, kurā vietā, un viss kārtībā. Nebija ne rakāšanās, nekas. Pārvānu vispār nevienu vārdu nesaka, un davai pako kopā. Bet, nu, vienkārši debīlisms, labi. Īsāk sakot, esmu izgājis drošības kontroli, mazliet uzvilkos, nu tā, tīri, lai nebūtu garlaicīgais video. Un tagad jāgaida man izlidošana. Izlidošana man ir no 19. gaits, laikam tā paga. Bet 19. jā. Un kaut gan tur pirms manis vēl cita lidmašīna būs, nu, īsāk sakot, jāpagaida vēl.